Sveiciens, kā iepriekšējos video solīts. Šajā video es pastāstīšu tieši, kā izveidot mediju kanālu un visas ar to saistītās lietas. Tad, kad mums ir atvērts konts, mēs esam reklāmas arhitektūrā, iestatījuma sadaļā. Šeit ir poga izveidot mediju kanālu. Tas ir faktiski pirmais, kas ir jādara, kad jums ir atvērts jauns konts, tad izveidojam mediju kanālu. Un spiežam pogu. Sagaidām, kamēr serveris mums iedarbosies. Ok, nospiežās. Tas, kas ir vajadzīgs, ir jānorāda nosaukums. Visklasiskākais, vispareizākais veids, kā veidot mediju kanālu nosaukumu, ir, piemēram, ja jūs pārdodat reklāmu visā savā portālā, tad mēs sakam visā, nezinu, kaut kāds klients. Tas būtu portāla nosaukums. Varbūt kaut kādu vienkāršāku nosaukums. Portāls vai, nezinu, Rīga.com portālā, piemēram. Links būtu www.rīga.com. Apraksts ir tas, kā jūs pozicionējat sevi, tieši kā jūs kaut kādas uzsverat īpašības, kas ir labas īpašības, superīgas īpašības tieši auditorijai, kas apmeklē jūs portālu, kas varētu uzrunāt tieši mediju plānotājs, ka viņi skatās un domā, kur izvietot reklāmas laukumus. Piemēram, viss par iespējām Rīgā. Protams, šeit filozofija, bet principā šeit jūs pasakat daudzas labas pozitīvas lietas par savu portālu. Atslēgvārdi ir ieteicams likt ļoti daudz un dažādas atslēgvārdus un dažādos locījumos. Tas ir, ja jūs pazīstam ar Google Search Engine Optimization, jā, tad ir tāda lieta kā metatags, un tur saliek ļoti daudz dažādas atslēgvārdus, dažādos locījumus, lai cilvēki, ejot Google, atrod jūsu mājaslapu. Tad šeit, principā, arī reklāmas pircēji ies meklēšanas sadaļā un meklēs pēc noteikiem atslēgvārdiem reklāmas portāls, kur izvietot reklāmu priekš klientiem. Tad jo vairāk un dažādākos locījumos jums būs šie atslēgvārdi, kas ir par jūsu to auditoriju specifisko turisms, tad turisms, turists un tā tālāk un tā joprojām, jo tas, protams, ir labāk. Šeit, ja atkal reklāmas pircējs meklēs konkrētu mediju kanālu pa specifisku pozīciju vietu, tad atkal šeit jānorāda, tātad, kur tā reklāma tieši parādīsies. Un šajā gadījumā visā Rīga.com portālā, tad viņi parādīsies gan sākuma lapā, gan visā portālā, gan sadaļās, gan specifiskās sadaļās, laikam arī pie rakstiem. Tas viss ir jāieķeksē. Unikāli apmeklētāji, tad jūs izvēlaties kaut kādu datu avotu, kas jums ir vai nu Google Analytics, vai Genius, vai pašu datu, vai tad jūs rakstat, es šeit, protams, vienkārši likšu kaut kādu ciparu, nedēļā kaut kādus ciparus, varbūt, nezinu. Un rādījumu skaits atkal, tas ir cik daudz, teiksim, ja Genius, teikt, saucamie page views, ja Google Analytics ir arī page views, tāds termins, tur var apskatīties, cik darba dienā ir. Es atkal te, tīri lieku pēc kaut kādu ciparu, kāds varētu varbūt būt. Un tad automātiski jau sarēķināsies, cik ir nedēļā un mēnesī rādījumu skaits. Tālāk jānorāda ir datu avots, tad, piemēram, tas ir Google Analytics, un demogrāfiskie dati, protams, arī ļoti vēlami. Tad, piemēram, varbūt jums ir Genius, varbūt cits kāds avots. Šeit nav daudz, te ir dzimums, vecums, izglītība un ģimenes ienākumu mēnesī. Kaut vai, ja jums ir tikai dzimums, tad vēlams ievadīt kaut vai daļēji šo informāciju un vēlāk varbūt papildināt, bet, ja jums ir šī informācija, tad, protams, ir par labu, tas nāk par labu, jo arī, ja kāds meklēs pēc noteikts auditorijas, tad būs priekšrocība attiecībā pret tiem mēdījiem, kur nenorādīs vispār nekādus apmeklējuma datus. Un tālāk ir jāsaklabā. Šeit ir šī poga publicēt kanālu, to arī atcerieties, tas ir tajā brīdī, kad jums būs pilnīgi gatava visa mediju reklāmas laukuma arhitektūra, ja, tad jūs viņu publicēsiet, tad šis mediju kanāls kļūs redzams reklāmas pircējiem. Pagaidām sākumā, kad jūs taisiet mediju kanālu, jūs nepublicējat sākumā, jo viņam vēl ir jāpievieno reklāmas laukumu šeit. Tas faktiski arī viss, un tad nākamajos video tad parādīsim, kā izveidot laukumu, kā piesaistīt laukumu pie katra mediju kanāla. Paldies!